Jēkabpilī vietējais aktīvists, plašākai sabiedrībai zināms kā Latvijas lepnums, Pēteris Sprukts, Daugavmalā izracis bedri savam kapam. Vidusdaugavas televīzijai viņš skaidro, ka uz šādu rīcību vīrieti pamudinājusi pilsētas pašvaldības amatpersonu attieksme. Viņi neņem vērā vietējā aktīvista darbu. Pie koka mieta, kas atrodas blakus bedrei, piesieta arī virves cilpa. Šī cilpa bija domāta man uzkāpt uz trepēm un palūgt Sirmoviča kungu, par cik viņš ar savām pavēlēm man tiešām morāli dzen kapā iekšā. Apmest cilpā kaklu un palūgt Sirmoviča kunga, lai trepes izsit man no kājām. Šādi vīrietis protestē pret birokrātiem, kas viņaprāt apzog latviešu tautu. Pēteris Sprukts jau vairākus gadus aktīvi darbojas pilsētas sakopšanā, taču bieži viņa labā griba beidzas ar nesankcionētām darbībām pašvaldības vai kāda jēkabpilieša privāta īpašumā. Līdz šim Pēteris Sprukts par savām aktivitātēm administratīvi sodīts ir vienu reizi. Vienīgais sods, kas Sprukta kungam ir uzlikts, cik es zinu, ir 20 lati par patvarīgām darbībām, kas arī veiktas šajā vietā, bojājot šo aizsargu dambi. Pašvaldības pārstāvis teica, ja vietējais aktīvists nepārstās rīkoties pretlikumīgi, Jēkabpils domes administratīvo lietu komisijai būs jāpieņem nopietnāki, daudz stingrāki lēmumi. Es neesmu ne ārsts, ne ar man tiesības varbūt uzstādīt šim cilvēkam diagnozi, bet, lai iedzīvotāji paši redzot šādas tainas spriež, kā ir Sprukta kunga, kas saka, šīs izdarības vērtējamas. Pēc sarunas ar Vidusdaugavas televīziju Pēteris Sprukts solīja bedri aizrakt, ko viņš arī izdarīja, taču pirms tam vīrietis pašvaldībai izvirzīja vairākas prasības. Man prasība, lai līdz Ziemassvētkiem tiktu ieviesta ideālā kārtība pie konteineru novietnēm. To esot iespējams izdarīt tikai uzstādot viņa izgatavotās koka kastes. Otra Sprukta kunga prasība ir, lai pils rajonā ar lāpstām tiktu izrakti grāvji ūdens novadīšanai no 57. nama pagalma. Šajos darbos noteikti būtu jāpiedalās arī pašvaldības pilsētsaimniecības departamenta direktoram Raitam Sirmovičam. Piebildīšu, ka minētajā ēkā Jēkabpils pilsētas dome piešķīra dzīvokļus vairākām romu ģimenēm, kas pavasarī cieta ugunsgrēkā. Viņiem nodega pašvaldībai piederošā māja. Un tajā mājā, kur piedāvāja viņam dzīvokli, lai no jauna tiktu uzlaista grīda un tiktu pa priekšu iebetonēt, tad izolēt un vēlreiz virs izolācijas nobetonēta. Vēl vietējais aktīvists līdz Ziemassvētkiem pieprasa pašvaldības iedalīto dzīvokļu mājas pagalmā nojaukt malkas šķūnīšus, kas ir nolietojušies, kā arī izbūvēt jaunu, civilizētāku sauso āra toleti. Pēc kaut kā cēla nezināma, sirds ilgojas, sirds ilgojas.